Tātad sveiciens visiem, sveiciens jaunajā akadēmiskajā gadā, kas jau kā mēnesis sācies. Mums bija paredzēts, ka septembrī mums būs vēl arī izbraukuma sēde Daugavpilī, bet tur mazliet ar to organizatorisko pusi tieši Daugavpilī mazliet bija grūtības, un tāpēc mēs domājam, ka varbūt labāk sasteigt to lietu, bet mēs viņu varbūt pārcelsim uz pavasari, kad varēsim tad labāk iespējams sagatavoties un pārdomāt, ko tad mums abiem, gan Daugavpils reģionam, gan universitātei, gan arī visai Austrumu Latvijas novadiem varētu šis mūsu kopīgais pasākums labu dot, un droši vien arī tad, kad Daugavas loki būs labāk baudami klātienes veidā, tad to varēsim apskatīt kā tādu pavasara pasākumu. Bet rudenī mums, kā parasti, ir daudz dažādu darbu saistībā ar akadēmijas jauno korespondētāju locekļu un akadēmiķu vēlēšanām. Nodaļā uzklausām mēs visus, mēs sniedzam savus arī balsojums beigās par to, kuri tad mums ir vislabāk patikuši, kam, protams, ir tikai rekomendējošs tāds raksturs, jo to gala balsojumu jau dara akadēmijas pilnsapulcs. Tas būs novembra beigās, kā jau parasts tas mums ir noticis. Un šodien mums ir tātad jau divi no pavisam sagaidāmajiem 11 senāts ziņojumiem, kas ir jāuzklausa šī mēneša laikā. Tātad diezgan saspringts arī šo te sanāksmi grafiks. Bet tas ir labi, ka mēs jau kolēģis pazīstam. Un šodien konkrēti tad Linda Gailīte, doktora Linda Gailīte no Stradiņu universitātes jau uzstājās arī pavasarī mūsu nodaļas sēdē, bet šodien tā tad jau tāds varbūt aptverošāks visas biogrāfijas tādā atskatā, dzīves gājuma atskatā par to, kas tad ir noticis, kādi darbi paveikti un kāpēc. Un es domāju, ka tas arī viens no pārliecinošiem kandidātiem, kas mūsu nodaļā varētu kandidēt uz korespondētāja locekļa statusu, bet pat ne medicīnā, bet bioloģijā. Ne? Jo doktora Gailīte mums darbojas ģenētikas jomā, un par to tad droši vien varētu arī šodien mums izstāstīt. Tātad reglaments, kā jau parasti mums ir aptuveni līdz 20 minūtēm šis akadēmijas locekļu kandidātu ziņojums, pēc tam jautājumi, diskusija, izteikšanās, nepārsniedzot kopumā visu šo laiku, vienu pusstundu. Ja? Paldies. Tad, ja kolēģiem nav iebildumu, tad dodam vārdu doktorai Gailītei. Visi klāsošie, paldies par iespēju uzstāties. Un es ceru, ka varēšu pastāstīt kaut ko jaunu, salīdzinot ar pagājušo rudeni un arī ar šo pavasaru. Kā jau profesors jau minēja, man sauc Linda Gailīte un esmu pabeigusi medicīnas fakultāti, bet medicīnas studiju laikā sapratu, ka pacienti nebūs mana lieta. Un, tāpēc arī ir šī izvēle gan turpināt to ceļu vairāk bioloģijas un cilvēku ģenētikas virzienā, gan arī mana izvēle kandidēt uz korespondētāju locekļu amatu tieši bioloģijas sadaļā. Pašlaik esmu Onkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūta direktora vietniece un vadošā pētniece, un joprojām arī laboratorijas vadītāja. Esmu stabils darbinieks Stradiņu universitātei, jo būtībā no 3. 4. kursa, kad sāku strādāt Stradiņu universitātē, esmu attīstījusies šeit un domāju, ka tā arī paliks. Un šeit esmu strādājusi gan kā pasniedzējs, un to joprojām arī daru, gan mazākā apmērā.
gan arī kā sākotnēji kā zinātniskais asistents, tad pētnieks, vadošais pētnieks, un līdz ar to arī šī te zinātniskā karjera ir attīstījusies Rīgas Tradiņu universitātē. Ā, Tas pagrieziena punkts, vai varbūt, kas ir arī ietekmējis šo te gaitu, ir bijis arī doktora grāda iegūšana, kas bija 14. gadā, un tas bija tad doktora grāds medicīnas zinātnēs. Ā, Mana projekta pieredze kopš tiku iesaistīta tā kā Zinātņu akadēmijas grantos arī ir šīs te noteikums arī par studējošo iesaisti. Esmu bijis arī piemērs, ka ir iesaistīti gan kā studējošais, gan tagad iesaist studējošos projektos. Un esmu bijusi projektu vadītāja tagad divos projektos. Vienā, kas ir vienas institūcijas, kur Stradiņu universitātes kā vienīgais pieteicējs, un tur es biju vadītāja kā inovācijas projektam. Un pašlaik Interregt projektam esmu vadītāja no Stradiņu universitātes puses, jo galvenais partners ir Tartu universitātes mazais uzņēmums. Un galvenais izpildītājs divos no projektiem, bet esmu iesaistīta tiešām vairākos LZP projektos, un tas, jo skatoties, iespējams, manas publikācijas rodās jautājums, kurš tad ir mans pētniecības virziens, jo jūs tur varēsiet atrast diezgan daudz ko, gan no anketām par dzīves kvalitāti līdz mikrobiomam un pa vidam ir cilvēka ģenētika, taisnība, tas ir ļoti plašs un neviendabīgs, bet lielā mērā tas vienojošais šīm te publikācijām ir saistībā ar cilvēka ģenētiku vai ar ģenētisku patoloģiju, gan kas ir bieža, gan kas ir reta. Un tas ir arī tas, ko mēs laboratorijā arī būtībā darām, pielietojam šo te kompetenci, analizēt cilvēka genomu dažādu slimību gadījumā. Jo, protams, kad specifikā atšķirās, tas dziļums, kādā iet izpētot katru konkrēta gēnu un nobaltumvielas darbību, bet principu un pielietojamība tomēr, manuprāt, tomēr saglabājās. Esmu iesaistīta arī studentu darbu vadīšanā, un ir divi jau aizstāvēti doktoranti, un es domāju, ka šī gadā vairāk nepaspēs, bet nākamajā gadā būs vēl divi aizstāvēti doktoranti no šiem 3 grādu pretendentiem, un vēl ir arī divi aktuāli doktoranti, kuri ir 3. studiju gadā. Esmu konsultants, jo cilvēka ģenētika ir iesaistīta dažādos promocijas darbos. Esmu vadījusi arī studentu darbus, tā skaitā arī prezentētu un iegūstot godalgotās vietas. Iesaistos ne tikai kā pasniedzējs studentu izglītošanā, bet arī Stradiņu universitātes ģenētikas zinātniskā pulciņa mentori, kad no vadītājs kļuvu par mentoru un to turpinu darīt joprojām. Un arī promocijas padomēs, gan kā recenzents, gan kā promocijas padomas loceklis esmu bijis iesaistīta. Apbalvojumi varbūt tādi mazi, bet novērtējums no iestādes pirms 2 gadiem tiku nominēta un apbalvot kā Stradiņu universitātes gada zinātnieks. Varbūt tāds zanāks, bet tāds, man liekas, ka arī tāds nozīmīgs ir bijis arī no ministra kabineta apbalvojums par skolēnu sagatavošanu starptautiskajām olimpiādēm. Jo man liekas, ka pasniegšana arī ir viena lieta, kas man padodas. Runājot par sabiedrisko darbību, arī gribētu atzīmēt manu ilglaicīgo darbību Latvijas Cilvēku ģenētikas asociācijā, kas pašlaik ir rezultējies ar to, ka esmu asociācijas vadītāja, bet pirms tam biju arī certifikācijas komisijas vadītāja. Un mūsu tas uzdevums ir laboratorijas cilvēku ģenētikas, cilvēki, kas interpretē un uzliek savu parakstu par to, ka šī atbilde ir pareiza un par to, ka mēs esam pateikuši, izskaidrojuši šo te rezultātu daudz maz saprotamā valodā. Man liekas, arī svarīgs sabiedrībai nozīmīgs darbs. Lai gan asociācija mēs esam maza, bet uzturam arī šo te profesijas prestižu. Un arī arodu organizācijā esmu iesaistīta. Par manu zinātnisko darbību, kā jau teicu, viņa ir dažāda. Un
bet viens no tādiem arī tādiem galveniem savēlkuma punktiem ir ģenētiskā epidemioloģija par kādas slimību grupas raksturojumu. Un, tam viens no piemēriem ir cistiskā fibroze. Mūsu laboratorija jau no 2001. gada strādā ar cistisko fibrozi, un mēs arī pie mums stāv arī šie te genotipu raksturojums, un kam tas būtu būtisks. Šī pieredze tiek izmantot arī, lai optimizētu jau no 2019. gada notiekošo cistiskās fibrozes jaundzimušo skrīningu, jo šim te bioķīmiskajam skrīningam, kas visā pasaulē tiek izmantot cistiskās fibrozes pacientu atklāšanā, ir ļoti daudz viltus pozitīvu rezultātu, un molekulārā ģenētika noteikti nāk iekšā arī skrīninga algoritmā, un lai izvēlētos ekonomiski pamatotāko metodi skrīninga ietvaros, tur nodara arī mūsu datu, un mēs joprojām strādājam arī kopā ar bērnu slimnīcas speciālistiem. Otra slimību grupa, kas ir absolūti atšķirīga no cistiskās fibrozes, kas ir monogēna slimība, ir Šarkomarī-Tūta slimība, kurai ir tik daudz dažādu tipu, kad nu jau kādus 3 vai 4 gadus vairāk ir pārēts, ka neiet numerācija tipiem, bet tiek pielikt vienkārši gēna nosaukums klāt, jo ir skaidrs, ka ciparu pilnīgi noteikti nepateiks no šī nosaukuma un būs daudzkārt mazāk saprotami. Un pie Šarkomarī-Tūta slimības ne tikai esam veikuši ģenētisko epidemioloģiju, noskaidrojuši, kādi ir biežākie ģenētiski iemesli, bet, piemēram, arī ARS1 gēnam esam veikuši arī pārinterpretāciju publicētajiem variantiem, jo kas ir būtiska lieta cilvēka ģenētikā, ir tas, ka pats mazākais, kas var tikt izdarīts, ir tikt identificēts variants vai ģenētiskā izmaiņa. Un tad sākās interesantā un sarežģītā daļa, ja ir retāks variants, ko tad šis variants nozīmē, gan publikācijas, gan datubāzes, un protams, kad šī lielajā informācijas jūrā var nogrimt, un ir ļoti daudz arī nepareizas informācijas. Līdz ar to vismaz par šo vienu gēnu, tā kā mēs pati saskārāmies ar šo problēmu, tad arī publicējām viena gēna līdz šim zināmos variants un arī pārklasifikāciju ar visiem pierādījumiem. Nākamā slimība būtu hereditārā angiodēma, kas ir tāds alergologu lauciņš, kur slimības tā sarežģītība slēpjas tajā, ka ir zināmi 3 galvenie tipi. Pirmajam, otrajam tipam ir zināms, viss ir viens gēns, ir biomāķieris, ko var noteikt komplementa aktivitāte un tā daudzums, un tad ir viss pārējais, kurš saucās ar normālu komplementu un nav vispār nekādas, nav biomarķieru zinām un nav zināms īsti ģenētisko iemeslu atrod aptuveni 20–30% gadījumā. Un nav iespējams pateikt, kāpēc cilvēkam ik pa brīdim uznāk arī līdz pat dzīvībai bīstams stūs, kas atkarībā, kurā ķermeņa daļā var tas novest arī pie nepareizas diagnozes arī uzņemšanas nodaļās, jo cilvēks var iestāties ar aizdomām, piemēram, par apendicīta iekaisumu, un līdz ar to tiek aizvien meklēts, kas tad vai varētu dot šo tā atbildi, kāpēc. Kāpēc, un iespējams radiniekiem, kuri līdz šim ir veseli, nepieciešams gadījumā instruēt un arī piedāvāt kādu profilaksi. Un pie vēl ko gribētu pieminēt pie primāriem imundeficītiem. Pie hereditārās angiodēmas ko mēs veicām? Mēs veicām šim te neskaidrajam tipam genoma sekvenēšanu, bet, diemžēl, arī neatradām papildinājumus. Godīgi sakot, mēs atradām vienīgi šim te pirmajam, otrajam tipam līdzīgi kā pasaulē, atradām iemeslus, un trešajam tipam atradām aprakstītu ģenētisko variantu. Un tas, man liekas, kad ir tāds viena tāda praktiska piezemēšanās, kad plašākās tehnoloģijas nevienmēr mums dod šīs atbildes.
Tad par primāriem imundeficītiem arī gribēju pieminēt. Biju kā viens no pētniekiem FLPP projektā par imundeficītu ģenētiskajiem iemesliem, un kura ietvaros pielietojām tādas kombinētas tehnoloģijas, kad gan genomu, gan arī transkriptomu sekvenēšanu vienlaicīgi, lai atklātu primāru imunodeficītu iemeslus. Un viens pacients bija īpašs, varbūt ne īpašs ar to, ka viņš bija smagāks vai kā savādāk, bet ar ģenētisku atradu. Vīrietis 19 gadus vecumā, kuram ir primārs imundeficīts, un kuram pārskatot genoma sekvenēšanas rezultātus, jāsaka, gan īso pavadienu sekvenēšanu, īsti nekas neparādījās. Neparādījās struktūrāli varianti, neparādījās skaidri vai tādi ģenētiskie varianti, par kuriem mēs varētu pateikt, ka tas būtu iemesls, bet skatoties transkriptomā, bija redzams, ka viena gēna produkts ir mazākā daudzumā nekā tam vajadzētu būt. Pārskatot, ejot atpakaļ no transkriptoma datiem uz genoma datiem, skatoties, nevarēja saprast, nevarēja nolasīt šo te ģenētisko variāciju, un tad palīgā nāca veca vai zelta standarta metode, Sanger sekvencēšana, kas mums ļāva salikt puzli, kas tad ar šo te gēnu pirmo eksonu un lielu intronisko daļu ir noticis. Mēs, gan jāsaka, kā ir, mēs varējām noteikt to sekas, kā ir pārkombinējušies šie te reģioni X kromosomā, bet mēs, protams, ka nevaram izskaidrot, kāpēc. Pārbaudot vecākiem šo te struktūrālo izmaiņu nevarējām noteikt, bet X kromosomas garajā plecā un tāpat arī šī pašā gēnā ir aprakstītas, kad ir šīs taisnas struktūrālas izmaiņas. Kāpēc šo arī tā īpaši izceļ, jo struktūrālam variācijām vai šīm pārkārtošanās genoma ir jāpielieto tomēr specifiskas metodas un specifiskas bioinformātika. Un varbūt, ka šādas variācijas būs vieglāk atklāt, tad, ja tiks pāriets uz garo pavadienu sekvencēšanu. Un es domāju, ka tad, kad mēs iegūsim šo te aparātu un sāksim pielietot, šis būs viens no paraugiem, ko mēs noteikti uzliksim analizēt arī gan no apstiprināšanas viedokļa, un varbūt, ka kaut kādā veidā tas arī sniegs atbildes, varbūt no kurienes un kā šis fragments ir veidojies. Esam aprakstījuši arī jaunus ģenētiskos variantus, gan sadarbībā ar endokrinologiem pie androgēna nejūtīguma, un arī saistībā ar aknu patoloģiju, ar Krīglina-Džāra sindromu, mēs atradām gan jaunu variantu, kas gan un arī sadarbībā ar spāņu kolēģiem pierādījām šo te funkcionalitāti. Jo tie, kas strādā cilvēku ģenētikā, zina par to, ka jaunu variantu atrast nav māksla. Māksla ir saprast un pierādīt šo te funkcionalitāti vai patogenitāti, kas nevienmēr tik raiti dodās rokās. Arī esmu strādājis pie vairākām jaunām metodēm, un šeit arī gribētu atzīmēt, varbūt nozīmīgāko no tiem ir, mēs laboratorijā veicām pilotu projektu jaundzimušo skrīningam, un kur ir varbūt, ka tās sāls ir ne tik daudz metodei un metodas pielāgošanai, bet tas, kad metodu pielāgojot, mēs tiešām man liekas, pat 3 gadus nodrošinājām spinālās muskuļu atrofijas jaundzimušo skrīningu, līdz tas tika iekļauts valsts apmaksāto pakalpojumu grozā. Bet šeit, protams, no šīs te visas administratīvās puses lielākais darbs, ko izdarīja arī Mandara Auzenbacha. Un paralēli zinātniskai darbībai cenšamies popularizēt un arī stāstīt par ģenētiku. Un šeit ir attēls no šī gada zinātnieku nakts. Ir skaidrs, ka bez komandas tas viss nav bijis iespējams, pilnīgi noteikti nē. Un šeit mēs pārbaudījām neslimību, jo skaidrs, ka zinātnieku naktī ar slimībām tas būtu tāds ļoti slidens ceļš. Mēs stāstījām, ka arī tādas pazīmes kā rūgtās garšas izjūtas ir ģenētiski pārmantotas un arī to var skatīties. Un, kā jau teicu,
bez komandas nekur. Liels paldies! Paldies, paldies par interesanto stāstu un daudzveidīgo darbību, kas noteikti ir ļoti svarīga priekš gan konkrētiem pacientiem un viņu veselības aizsardzībā, gan arī, protams, mēģinot virzīt uz priekšu tās fundamentālās zināšanas par šiem dažādiem sindromiem. Varbūt kolēģiem ir jautājumi? Jā. Šobrīd tieši man tīri no tādas metodoloģijas viedokļa. Jūs teicāt, ka tikai Sanger sekvenēšana atļāva atrast tās egzonu un intronu kaut kādas robežu pārbīdes, kas bija šajā konkrētajā iedzimtā imunodeficīta gadījumā. Vai tad tur šajā gadījumā tā pilna genoma vai nu, paralēlā sekvencēšana nedeva to rezultātu? Tas bija. Nedēļa rezultātu, jā, jo tie fragmenti bija arī garāk par tiem 150 nukleotīdiem, par tiem lasījumiem, un līdz ar to tur nebija skaidrs. Tas, ko varēja redzēt, bija tas, ka bišķiņu bardaciņš bija, kuram vajadzētu tur pievērst to uzmanību, bet salikt nevarēja to puzli. No kā nekādu kontigu uztaisīt, tur nevarēja no tā. Nevarēja, jo mēs arī pat ar visu sangaru, liekot, tur bija atkārtotas secības, un mēs, kas vēl ir viens, ir tas, ka mēs atradām tās robežas, bet tā kā tur bija tās atkārtoti reģioni, mums jau viņš arī vēl kaut kādā veidā ir jānosauc. Un, teikšu godīgi, mēs netikām paši galā. Mēs prasījām arī padomu cilvēku genomu variāciju asociācijai, kur tad sūtījām gan sekvences, gan mūsu priekšlikumu, kā viņi varētu nosaukt arī tur arī, nu, jo tur īsti, jā, no kuras puses skaitīt un pie kuras sekvences šo te atkārtoto secību pieskaitīt un tā tālāk, tur mums arī nāca palīgā. Paldies. Un vēl jautājums par to spinālo muskuļu atrofiju. Vai tas arī šis stāsts par nesen jau vairāk, laikam būs gads apkārt par šo te vienu terapijas mēģinājumu, kur ar vīrusu vektoru tika glābts nesen dzimis bērns ar liekas, līdzīgu nosaukumu. Droši vien, ka tur var būt daudz variantu šeit spinālas muskuļu atrofijas izpausmēm, bet vai tas arī ir šis jūsu darbā kaut kāds zināmā mērā? Tiešā veidā nē, ne tiešā veidā, nu, jo tas pacients savukārt tika atklāts tad, kad jau bija iekļauts valsts apmaksāto programmā. Jo ir skaidrs, ka nu, universitāte īsti nevarētu būt daļa no valsts jaundzimušo skrīningu programmas, dēļ arī loģistiskas, dēļ laika un visu pārējā. Tas jau bija tajā brīdī, kad ir pārgājis bērnu slimnīcas pilnā uzmanības lokā. Bet nu, tā tad sindroms tas pats. Jā, jā. Jo jaundzimušo skrīningam ir pie spinālās muskuļu atrofijas, kad ir tas viens biežākais, kuram ir viens zināms, tas mutācija, kad pilna delēcija, un tad tas ir arī tas pārbaudas objekts. Jā. Paldies. Un ja kolēģiem es neredzu, vismaz neredzu nevienu paceltu roku, jau cim redzot, stāstījums ir nu, kaut kādā veidā labi pazīstams, un arī jūs jau esat pietiekami labi pazīstami šeit klātesošo vidū, bet tomēr, ja tā tagad domāt uz priekšu par to, kādi tad būtu tie gal galā akadēmija jau arī veicina ne tikai tieši pašu zinātnisko pētījumu daļu, bet arī to miedarbība ar sabiedrību, kas tad būtu paveicams. Un es skatos, ka arī profesori Vīksni tagad ir pacēlus roku, bet es atļaušos savu jautājumu tomēr pabeigt, un arī Pēters ir apencērs. Bet tomēr, kādu jūs rosinātu šo obligāti veicamo ģenētisko testu jaunu ieviešanu šobrīd, kas Latvijā būtu visnozīmīgākie tieši tādā plašākā sabiedrības veselības uzlabošanā? Ļoti plašs jautājums, godīgi sakot. Un tur ir tā, ka tas, kas man personīgi liekas, ir tas, ka
Ir slimības un diagnozes, nu, piemēram, cistiskai fibrozei, tai pašai spinālajai muskuļu atrofijai, kur mēs skaidri zinām būtībā gēns, viņa izmaiņas, kas būs, ko varam darīt, kad pielietojam tādu terapiju, kādas būs sekas, un mēs zinām arī, ko darīt, ko ieteikt pieaugušiem cilvēkiem, kuri ir šo te mutāciju nesēji, kādas ir iespējas. Tā, piedodiet, lūdzu. Gaidiet, lūdzu. Ir tā, ka, kādas ir iespējas viņiem izvairīties vai radīt veselu pēcnācēju, tur mēs zinām. Bet pašlaik tas, kas man liekas, kam būtu jābūt kā vismaz kā izvēles iespējai, ir reproduktīvā vecumā. Veseliem cilvēkiem iespējai arī noteikt šo te nesēju skrīningu, kur mēs paši nezinām, ko mēs nesam. Un tādā gadījumā, ja partnerim ir šajos pašos gēnos letāls mutācijas, tad piedāvāt kaut kādu iespējamo risinājumu. Tāpatās man liekas, ka būtu noteikti jābūt pieejamam tur, kur ir pieaugušiem cilvēkiem ar onkoloģiju anamnēzē, kad izslēgt šos te vispār zināmus un pārmantotos variants, jo varbūt, ka vēl lielāks uzsvars uz šo te agrīno profilaksu un skrīningu, bet tas tests, kurš man liekas noteikti nav vismaz ne tuvākajā nākotnē nebūtu iekļaujams, ir, piemēram, tāds jaundzimušo skrīnings, kas balstās tikai, piemēram, uz pilna genoma sekvenēšanu. Jo mana pārliecība ir tā, ka, jo visās tajos pārskatos un tā tālāk, kas parādās, ir, ka lielākais iegūms bieži vien tiek uzsvērts, kā mēs caur bērnu atklājam vecāku patoloģiju. Bet man liekas, tas tāds nedaudz nu, negodīgi pret bērnu. Ja mēs paši gribam atklāt savus riskus, mēs paši nododam ar pilnu atbildību, ko mēs gribam uzzināt. Un vēl otrs, kas ir strādājot. Strādājot gan cilvēku ģenētikas jomā, ir tas, ka arī mēs, labi, mums nav tik liela šo te cilvēku aprite, bet pārskatot rezultātus pēc 2, 3 gadiem, tā interpretācija ir par daudziem variantiem ir mainījusies. Un ne tikai uz to, ka nelabvēlīgs uz, nu, gan patogēns uz nepatogēnu, gan arī otrādāk. Un, ja šādu rezultātu saņem jaundzimuši vecāki, man liekas, ka tur noteikti būtu lielāks ļaunums nekā labums no tā visa šī brīdī. Un es domāju, vismaz kaut kādi 10, 15 gadi noteikti. Paldies, tātad problēma daudz un jābūt ļoti, vai teikt, piesardzīgam un kritiskam, lai tos visus vērtēt. Jā, profesor Ludmila Līksna, lūdzu. Jā, paldies, man nav jautājums, un tad es Ah, gribu izteikties, tad varbūt Jā, protams, ieteiksiet, jā. tas jāizsaka. Jā, ja Pēterim varbūt ir jautājums, tad varbūt Pēters pa priekšu un par izteikšanos, tad profesor Vīks. Jā, man ir viens jautājums par cistisko fibrozi. Ir zināms, ka slimība ir ļoti grūti ārstējama, tāpēc, ka nav noteikti terapeitiskie mērķi un grūti atrast virzienot, kādā strādāts, lai rastu jaunas zāļu vielas. Kā jums liekas, kādi būtu labākie terapeitiskie mērķi uz jūsu zināšanu bāzes? Paldies par jautājumu. Man liekas, ka cistiskā fibroze ir viens ļoti labs piemērs par to, kā, un varbūt arī zināmā veidā vienkāršs piemērs no tā, kad viena olbaltumviela nestrādā uz šūnas virsmas, un ir tas, kad ir, lai gan viņa ir reta slimība, viņa nav ultrareta slimība, līdz ar to mums ir pieeja datiem par dažādām mutācijām. Ir iespējams arī modelēt, kā katrs no šiem te variantiem izmaina šo te olbaltumvielu, un tikko tas ir zināms, parādās arī šie te, nu,
veidi vai mēģinājumi, kā mēs šo te olbaltumvielu varam pamainīt vai likt viņai ilgāk darboties, viņai būt aktīvākai, arī nonākt no citoplazmas arī uz plazmatisko membrānu. Un ir tas, ka šis te terapeitiskais mērķis ir CFTR pati olbaltumviela, viņas foldinga ietekmēšana, viņas stabilitātes ietekmēšana, ekspresijas veicināšana un ir vairākas klases medikamenti jau bijuši. Man liekas, ka tagad ir Trikafta un Orkambi, kas pielieto dažādus efektus, lai panāktu vislabāko efektu, un tas ir rezultējies ar to, ka gan pacientu organizācijas, gan ārsti saka, ka tas ir pilnīga revolūcija pacientu ārstēšanā, un jāsāk strādāt pie pacientu domas maiņas par to, ka jums būs pilnvērtīga dzīve. Dzīve ar normālu dzīves kvalitāti, jums tiešām ir jādomā, ko darīt savā dzīvē. Ja tas, kas bija 10, 15 gadus atpakaļ, ar ko vajadzēja rēķināties pacientiem, kad dzīves nogalē būs nepieciešama plaušu transplantācija, kas pat par sevi ne tikai izmaksu, bet iespējai realizēt ne tikai Latvijā nav īsti iespējama, bet arī pārējā pasaulē. Un līdz ar to tas tāds ļoti bezcerīgs paziņojums ir. Bet pašlaik tas viss mainās un jāsāk cīnīties arī ar tādām problēmām kā aptaukošanās šo te pacientu vidū, kas līdz tam dēļ šīs te izmainītās olbaltumvielas viņiem bija jācīnās kā uzņemt svaru, nevis kā pazaudēt. Un tagad uz šīs te terapijas fona pavisam citas problēmas parādās. Par laimi ir tā, ka Latvijā mums arī šī terapija ir pieejama mūsu pacientiem. Blakus valstīs tiek vākti ziedojumi, lai šīs terapijas tiktu pielietotas. Paldies tātad par viesām cerībām, un tad vārds profesorai Vīksnai izteikties par kandidātu. Liels paldies par man doto iespēju izteikties. Es gribu par dr. Lindu Gailīti teikt patiešām vislabākos vārdus par to, ka kolēģi ir ne tikai izcils pētnieks un aizrautīgs pētnieks, bet arī kliniskajā praksē, neskatoties uz to, ka kolēģi teica, ka sapratus, ka ar slimniekiem laikam tad nestrādās vai praktiski nenodarbosies, reālā dzīve ir drusku savādāka. Jo daudzu gadu garumā, kopš kolēģi bija pavisam jauns speciālists un tagad jau nobriedis, es zinu, ka ne tikai es, bet daudzi kolēģi vēršas pie dr. Gailītes, lai detalizēti izmeklētu savus pacientus, lai panāktu diagnozes un zinātu, ko darīt, un saņemtu vienmēr arī īpašu skaidrojumu par to, ko dakteris grupa vai dakteri pati ir atraduši tajā ģenētiskajā klāstā vai klāsterī, kuru varam vai kādreiz nevaram izmantot savā praksē, bet tomēr. Un vēl es gribu teikt, ka kolēģi nepieminēja, bet milzīgo atsaucību par to, kā zināšanas nest citiem ārstiem. Nesen bija 10. ārstu kongress, kur varbūt neviens no mums piedalījās, un doktorē bija brīnišķīga prezentācija par ģenētisko aspektu redzējumu, profilaksē un terapijā nākotnē. Tāds ļoti plašs ieskats, un pēc tam normāli ierindas ārsts, kas nav ne ģenētiķi, ne profesori, ne akadēmiķi, bija izteica ārkārtīgi labas atziņas par šo te priekšlasījumu. Tuvākajā laikā būs hepatologu sanāksme, gastroenterologu sanāksme, kur arī doktorei paredzēta prezentācija, un es esmu pārliecināta, ka tā būs brīnišķīga, un patiesībā par ģenētiku, pateicoties doktorei Gailītei, veselības aprūpē, mēs zinām arvien vairāk un vairāk. Es noteikti atbalstīšu doktoras kandidatūru un aicinu arī pārējos, jo jauni, spējīgi entuziasti zinātnē mums ir ārkārtīgi nepieciešami. Paldies! Paldies, profesori, par jūsu tiešām ļoti pamatoto un atbalstošo rekomendāciju. Un cerēsim, ka mums arī būs iespējams
to īstenot tur jau novembra beigās paredzētajās vēlēšanās, jo korespondentāla locekļu kandidātiem ir tas labums, ka nav jāuzstājas divreiz. Akadēmiķu kandidātiem jāuzstājas divreiz. Paldies, Linda! Jums, un tad mēs esam pie otra šodienas mūsu runātāja, pie doktora un akadēmijas korespondētāja locekļa Raiva Lobauska no Latvijas Organiskās sintēzes institūta. Lūdzu, jums vārds ziņojumam. Labdien vēlreiz visiem! Tā prezentāciju redzam? Jā, redzam, paldies. Jā. Un slaidi pārvietojās, ja? Šobrīd, jā, viss notiek. Tā tad stāsts būs par ogliskām sanhidrāzēm ar, es gan teiktu, kā pieturpunkti, ļoti daudz strādāts, ir ļoti daudz rezultātu, ļoti daudz publikāciju. Un sākšu ar CV un arī atkal tikai tādas pieturvietas. Bet iesākšu ar to, ka Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādāju kopš 1994. gada, kad kā otrā kursa Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes students sāka darbu akadēmiķa Gunāra Dubura laboratorijā un tad ieguva bakalaura grādu Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātē, turpat arī ieguva maģistra grādu, un tad radās iespēja studēt Zviedrijā KTH, kas Latvijas tulkojas kā Karaliskā tehniskā augstskolas. Stokholmā atrodas, un tur 2006. gadā ieguva filozofijas zinātņu doktora grādu ķīmijā Kristīnas Mulbergas vadībā. Un šobrīd ir 89 Skops datubāzē indeksētie zinātniskie raksti. Vēl viens raksts ir pieņemts. Pagaidām es saprotu, viņš nav publicēts. Daudzās konferencēs esmu piedalījies, divreiz esmu bijis ielūgtais lektors, un Hirša indeksu šobrīd ir iestrēdzis pie 25. Tātad esmu grupas vadītājs Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kā arī paralēli profesors Rīgas Tehniskās Universitātes, tagad kā saucās Dabaszinātņu tehnoloģiju fakultāte. Tātad bijusi ķīmijas tehnoloģijas fakultāte senos laikos. Es piedalījos virknē projektu, ESF projektu, ERF projektu, ietver projektos kā vadītājs, līdzvadītājs vai kā izpildītājs. Šeit varētu minēt ERANET Rus Plus projektu, kur es biju projekta koordinators. Viens ļoti interesants projekts, FLPP projekts sadarbībā ar Cietvielu fizikas institūtu un Latvijas BMC, kur mēs meklējam testa sistēmu, kā mēs varētu noteikt vēža klātbūtni organismā, bet ļoti vienkāršo to, ko varētu mājas apstākļos lietot. Un esmu bijis Eiropas komisijas tieši finansētā Twinning projekta Springboard projekta vadītājs. Slaidi nekustās. Pedagoģiskā darbība, 5 disertāciju vadītājs, 3 disertācijas šobrīd jau ir aizstāvētas. Viena ir finiša fazē un vajadzētu aizstāvēties šī decembrī. 9 maģistri novadīti, 13 bakalauri, un šeit es pieminu tikai un vienīgi tos, kurus tiešām esmu vadījis, nevis kurus, pie kuriem es biju kā līdzvadītājs pierakstīts, jo vadītājs īsti neskaitījās kā vadītājs. Un no citām aktivitātēm esam atjaunojuši Latvijas ķīmijas biedrību, kur patreiz esmu valdes priekšsēdētājs. Tātad esmu arī Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes loceklis, LZP eksperts un žurnāla Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry redkolēģijas loceklis. Šodien pēdējā diena, no rītdienas vairs nebūšu. Tā kā tur mainās viss, tad mainās arī redkolēģija. Un tad viens no viesredaktoriem speciāli izdevumiem, viens bija 19. gadā Current Medicinal Chemistry un šobrīd Frontiers in Oncology. Un tātad es piedalījos vairākās kostakcijās un joprojām piedalos 2 kostakcijās, kas ir treknājuma apakšā. Dažas atzinības 2024. gadā es iegūs, tika pasniegts Latvijas Republikas ministru kabineta atzinības raksts. Un Latvijas Zinātņu akadēmija mūsu pēc. Un ir arī par pedagoģisko darbību viens sasniegums 2012. gadā. Un, tātad atgriežoties pie ogliskām sanhidrāzēm, tas ir viens no virzieniem, vai tas viens no lielākajiem virzieniem, pie kura mūsu grupa strādā. Un šie enzīmi ir metāla atkarīgie enzīmi, lielākoties cinka atkarīgie enzīmi. Un ko tad šie enzīmi dara? Ļoti vienkārša reakcija. CO2, respektīvi ogļu dioksīdu hidratēšana par bikarbonātu.
līdzsvars tiek novirzīts, kad līdzsvars novirzīts pa labi, mums ir bikarbonāts un mums šis bikarbonāts tiek saglabāts šķīdumā. Tā. Un atklāšana 100 gadus atpakaļ, plus mīnus tika lauzt šķēpi, kā tad īsti oglekļa dioksīds tiek transportēts organismā, kā tas izdalās plaušās, un tika uzskatīts, ka pie tā visa darbojās hemoglobīns, notiek kompleksēšanās tāda vai savādāk ar hemoglobīnu, un hemoglobīns tādā veidā nogādā attiecīgi CO2 vai nu šūnās, plaušās, kur izdalās, un tādā veidā. Bet tātad, kas tika konstatēts, ka, ja mēs redzam no šīm līknēm, augšējā līknē, ka mēs varam redzēt strauji lēciens, CO2 izdalīšanās lēciens, kad ir klāt hemoglobīns, jeb respektīvi asins, un kad ir serums bez hemoglobīna, bez proteīniem, šī reakcija notiek samērā lēni, vairākas minūtes, bet tātad ar asins paraugu tas notiek burtiski dažās sekundēs. Un, jā, tad ļoti daudz ticēja, ka tas ir hemoglobīns, un tad Normans Meldrums un Frans Rūtons nāca klajā ar ideju, ka tas tomēr varētu nebūt, bet kā tad viņi pie tā nonāca? Viņi uzkonstruēja tā saucamo laivas aparātu, CO2 izdalīšanās vai absorpcijas mērījumiem, kur mums ir akvārijas vai kāds trauks, kur mēs varam nostabilizēt temperatūru, kā termostāts. Tad mums ir manometrs, un tad mums ir tā kā laiva, bet drīzāk kā katamarāns, ka mums ir divas puses, un vienā pusē mēs varam ievietot buferu šķīdumu, otrā mūsu interesējošo šķīdumu, pievienot, teiksim, asins paraugu, un kad temperatūra ir nostabilizēsies, mēs šo sasveram aparātu un ļoti strauji dažās sekundēs varam mērīt CO2 izdalīšanos vai gluži pretēji absorpciju. Un tātad jau pirms Meldruma Rotona bija zināms, ka asins parauga atšķaidīšana būtiski nesamazina reakcijas ātrumu, bet tā atšķaidīšana bija tāda 2 reizes, varbūt 3 reizes tālāk negāja. Bet šie abi zinātnieki gāja tomēr tālāk un turpināja atšķaidīt, līdz asins tika atšķaidīts apmēram 1/700 000. Tas varam iedomāties, ka apmēram 1 litrs šīs īrupa būtu izlietas 25-metrīgā Valmieras peldbaseinā, tas būtu šāds atšķaidījums. Un ko viņi novēroja, ka pat šādā atšķaidījumā katalizētā reakcija notiek 2 reizes ātrāk nekā nekatalizētā reakcija. Un tad tas noved pie loģikas secinājuma, ka tur ir jābūt enzīmam, un šo enzīmu viņi nosauc par ogliskābes anhidrāzi, kā arī viņi izdalīja šo ogliskābes anhidrāzi. Tanī laikā gan netika sadalīts kuru konkrēti būtu tā ogliskābes anhidrāze, bet patiesībā tai vajadzētu būt ogliskābes anhidrāzes pirmajam un otrajai izoformai maisījumam. Kā arī viņi uzreiz jau, protams, iegūši enzīmu, ķērās pie tā inhibēšanas pētījumiem un noskaidroja, ka uz to brīdi efektīvākais inhibitors, ko viņi atrada, bija zilskāba, un šo pētījumu viņi publicēja 1933. gadā. Uz to brīdi gan jāatzīst, efektīvākie sulfonamīdu inhibitori vēl neeksistē, bet atgriežoties pie ogliskābes anhidrāžu veidiem, paši enzīmi ir 8 veidi, un sāksim ar alfa-ogliskābes anhidrāzēm, kur ir mugurkaulniekos, mazākos, lielos un Oskara balvas ieguvējos. Šeit gan uzreiz jāpiebilst, ka cilvēkos ir 15 izoformas, pārējos mugurkaulniekos ir 16 izoformas. Un tātad alfa-ogliskābes anhidrāze, citu ogliskābes anhidrāžu tur nav. Alfa-ogliskābes anhidrāzes varbūt arī baktērijās un citos organismos, bet, piemēram, ja mēs runājam par beta-ogliskābes anhidrāzēm, tad šīs grupa vairs nav ne cilvēkos, ne citos mugurkaulniekos, tie ir baktērijās, parazītos, insektos un tā tālāk un tā joprojām. Nākamā grupa, kas ir eta, šie ir atrasti tikai un vienīgi malārijas parazītos, nekur ne citur jau tika atrast un publicēt 2014. gadā. Un tad tālāk ir virkne atlikušo ogliskābes anhidrāžu grupu, kuras atrodams diatomos, dažādās baktērijās, augos un tā tālāk un tā joprojām. Un, ja mēs pievēršamies ogliskābes anhidrāzēm cilvēkā, tad, jā, kā es minēju, ir 15 ogliskābes anhidrāzes izoformas, kur mums, divas CA5, A un B tiek sadalītas. Un tad par izvietojumu mums ir citosolā.
Un šeit pievērsīsim uzmanību CA1 un CA2, kuras vienmēr un visur atrodas, un kuras acīm redzot, pirmā atklājuma arī atklāja. Tālāk, kā jūs varat redzēt, CA5 atrodas mitohondrijos, un tad mums ir uz šūnu virsmas šūnu membrānas saistītās izoformas, un konkrēti CA9 un CA12, kuras tiek saistītas ar vēzi. Un šeit uzreiz gribu pieminēt, ka zāļu vielai nav obligāti jāiekļūst pašā šūnā iekšā. Pietiek, lai tā zāļu viela nokļūst līdz šīm divām izoformām un sāk viņas inhibēt, kas jau liels iegūms būtu tieši, ja šī zāļu viela neiziet cauri šūnu membrānai. Un ir izoforma CA6, kura ir apkārt brīvi peldoša un kur patiesībā ir visvienkāršāk iegūt, jo to var izdalīt no cilvēka siekalām. Un, jā, tātad par zāļu mērķiem, ja ir runa par pretvēža preparātiem, tad tie ir CA9 un CA12, un šī gadījumā mēs negribam inhibēt CA2 un CA1 visur esošos enzīmus, jo tas rada galvenās blaknes. Savukārt CA2, ja mums izdodas selektīvu CA2 ļoti spēcīgu inhibītoru atrast, kurš teiksim, lokalizējās tikai acī, tad šāds preparāts varētu būt pretgalvakomas līdzeklis. Nākamais būtu, pēc rindas skatāmies CA5, abas izoformas A un B. Un šīs izoformas ir definētas kā pretaptaukošanās zāļu vielu mērķis, un mēs ļoti ceram, ka tuvākā nākotnē varēsim arī darboties šī laukā. Bet, kuriem mēs esam sākuši pētījumus un ir zināms sasniegumi, tas būtu CA7, kas ir pretneiropātisko sāpju zāļu mērķis. Un, jā, kā jau minēju, arī baktērijās atrodas ogliskābes anhidrāze, un šeit divi piemēri no mikobakterijiem, tuberkulozes un bruselas suis, kur vienā mēs varam redzēt ir 3 izoformas, otrā ir 2 izoformas, abos gadījumos tās ir beta-ogliskābes anhidrāzes. Un, ja runājam par ogliskābes inhibītoru vēsturi, tad, kā varēja redzēt, pirmais bija zilskābe, kas tika atrasta 40. gados, tie bija sulfonamīdi. Acetylzamīds sāka lietot klīnikā 54. gadā, un tad sekoja virkne atklājumu, kur kumarīni, pa kuriem būs arī stāsts 2008.–2009. gads. Turpinām citi atvasinājumi, kur pēdējie būtu selenola un inhidrīna atvasinājumi. Un, jā, kā tad notiek saistīšanās aktīvajā centrā ogliskābes anhidrāzēs, kā jau minēju, tur ir jābūt metāla jonam. Un, ja mēs runājam par alfa-ogliskābes anhidrāzēm, tad aktīvajā centrā atrodas cinks, kuru kompleksē 3 histidīna atlikumi, un sulfonamīds saistās tieši ar cinka jonu un tiek stabilizēts ar sānu ķēdēm. Un šis ir izvilkums no rentgena struktūra analīzes. Un tad daži piemēri no medicīnā lietotajiem inhibitoriem. Acetylzamīds, kurš kā pretglaukums līdzeklis tiek lietots, bet viņš ir izoforma neselektīvs un ir zināms blaknes, bet joprojām tiek lietots. Ir interesanti par sulfanilamīdu. To sāka lietot jau Otrā pasaules kara laikā brūču apstrādē kā pretinfekcijas līdzekli, bet šis ir arī efektīvs ogliskābes anhidrāžu inhibitors un joprojām atsevišķi infekciju gadījumos tiek lietots. Un tad šeit ir 3 piemēri no pretepilepsijas līdzekļiem, topiramāts, brinzolamīds un dorzolamīds. Un, ja mēs runājam par selektīviem ogliskābes anhidrāžu inhibitoriem, kas ir vērsti kā pretvēža preparāti un tiešām selektīvi, tad 2009. gadā tika publicēts atklājums, kad šāds kumarīns no Austrālijas krūma Leonella ellipticum, kas ir atrodams šeit bildē, un ļoti daudz bildes, sapcīt, nevar atrast internetā, un cits starpā pilnībā raksturots šis krūms bija tikai 1998. gadā. Arī man neizdevās atrast anglisko, vienkāršo nosaukumu, ko parasti tauta lieto, bet jebkurā gadījumā tika pētījumā ar šo kumarīnu atvasinājumu, un tātad tika kokristalizēts ar ogliskābes anhidrāze, otro izoformu, un ar masu spektrometriju austrāliešu grupas Anna Paulsenas vadībā tika konstatēts, ka ir enzīmu pašogliskābes anhidrāzes masa plus šī kumarīna masa. Kaut gan nebija skaidrs, kā tad šis kumarīns var saistīties aktīvajā centrā un kas vispār notiek. Tālāk sākās sadarbības ar profesoru Klaudiju Supurānu no Florences Universitātes un tika izmēģināti daži sintētiski analogi. Un izrādījās, ka sintētiski analogi dod ļoti labu selektivitāti uz CA9 attiecībā pret CA2. Šie bija pirmais atklājums. Un profesors Supurāna grupa turpināja strādāt pie ogliskābes anhidrāzēm. Tāpat viņi arī veic struktūrāls pētījums un tika noskaidrots, ka ogliskābes anhidrāzes ietekmē notiek
kumarīna heterocikla, laktona cikla atvēršanās, un notiek saistība. Šis būtu, ja jūs redzat, manu peli kumarīna atvērtā forma, un viņi saistās aktīvajā centrā tieši nesaistoties ar cinku, tātad drusku pa gabalu nobloķē aktīvo centru. Tātad šis ir galvenais pieņems, un tā kā ar kumarīnu strādāja Klaudijo Suprāna grupa, un diskusija rezultātā mums tika sulfokumarīni, kur karbonila grupa nomainīta ar sulfonilu grupu, heterosulfokumarīni, kur attiecīgi mēs jau mainījām otrā pusē atvasinājums, kur būtu fenola gredzens. Un šobrīd tiek gatavots publikācija par fosfokumarīniem. Šis nāk tagad pēdējais, bet nākamais no sulfokumarīniem mēs pārvērtāmies pievērsāmies 7 locekļiem, bija virkne atklājumu un publikācijas, un oksofosfopīna dioksīda atvasinājumi, kas būtu, teiksim, bija loģisks izdarīt no sēra aizvietot ar fosforu, bet šeit gan būtu lēciens atpakaļ uz fosfokumarīniem, kas būtu diezgan interesants. Un šeit par fosfokumariem pieminēšu tikai to, ka nebija īsti labas metodas, kā viņus unsintēzēt, iznākumu maz, produkts neties. Mums izdevās atrast šobrīd 2 fantastiskas metodas, pie kā strādā doktorants, un patreiz tiek sagatavotas publikācijas. Bet es pievēršu dažiem punktiem pieturas punktiem par mūsu, teiksim, interesantākajām lietām, manuprāt, kuras ir interesantākās, būtu sulfokumarīna sintēze. Liekas pavisam vienkārši 2 stadiju sintēze. Ja pirmā stadija bija ļoti vienkārša un ļoti ātri izdarām, tad otrā stadija mums vajadzēja ļoti daudz pielikt pūles, lai atrastu apstākļus, kā panākt šo reakciju un lai viņi strādātu un iegūtu sulfokumarīnus. Ja izdevās iegūt, mēs varējām detektēt varbūt 1, varbūt 0,5% sulfokumarīnu veidošanās. Bet pasakoties Aigai Grandānai, kur tajā laikā vēl nebija doktorantūras students, viņas neatlaidībai, viņi tomēr atrada apstākļus un mums izdevās iegūt pirmos savienojumus ar ļoti pieņemamiem rezultātiem un izdevās iegūt kristāla struktūru, rentgena kristāla struktūru, kas viennozīmīgi pierādīja, ka šie savienojumi ir iegūstami. Un šis ir tas stāsts par publikāciju, kad strādājam, pabeidzam un publicējam, jo vienlaicīgi Japāņu grupa nopublicēja tieši tādu pašu metodoloģiju, un 3 savienojumi, ja pareizi atceros, bija tieši tādi paši kā mūsu publikācijām. Tālāk sekoja, protams, ogliskābes anhidrāžu inhibēšanas pētījumi, un izrādījās, ka arī sulfokumarīni ir ļoti selektīvi ogliskābes anhidrāžu CA9, CA12 izoformu inhibitori. Un, teiksim, pēc tam mēs publicējām ļoti daudz arī citas publikācijas, kur faktiski ieguvām ļoti līdzīgs rezultāts, un kur konkrēti būtu šī vietā aktīvāka un interesantākā, kur aizvietot, tika arī izpētīts aizvietotāja ietekme uz inhibēšanas spējām. Un jā, vēl papildus mums izdevās arī iegūt rentgena struktūra analīzi. Un tātad, ko mēs novērojam, ka arī līdzīgi kā kumarīna gadījumā notiek sulfokumarīna heterocikla atvēršanās, un atvērtā forma pretstatā kumarīniem saistās tomēr ar cinku un blakus esošajiem aminoskābju atlikumiem. Šis darbs tika veikts BMC, kas pat tā ir grupā, bet šo pētījumu veids Alons Lents, kurš patreiz ir Latvijas Organiskās sintēzes institūtā viens no laboratorijas vadītājiem. Un tad, jā, kā es minēju, mums ļoti daudz bija sulfokumarīna atvasinājumu, gan izvēl visi bija selektīvi CA9, CA12 inhibitori, bet arī pārliekšu uz laika limita dēļ uz heterosulfokumarīniem, kur šeit mums benzola gredzens ir nomainīts par piridīnu gredzenu un tika iegūta virkne savienojumu, kā arī rezultātus mēs nopublicējām prestižajā Eiropas medicīnas ķīmijas žurnālā, un šis pētījums bija atzīts par 20. gada nozīmīgāko sasniegumu. Un, kā mēs varam redzēt no inhibēšanas datiem tabulā, tad jau atskaita neaizvietoto šādu atvasinājumu, kurš arī drusku tomēr inhibēja CA1 un CA2 jau aizvietotajā 6. vietā, deva ļoti labu selektivitāti un aktivitāti uz CA9 un CA12, kura, teiksim, savienojums 13 ir salīdzināms, teiksim, aktivitāte ir salīdzināma ar acetilzolmītas pēdējā šeit rindā, kurš ir neselektīvs ogliskābes anhidrāžu inhibitors. Un tad es pievērsīšos nākamajam pieturas punktam, tie būtu hidantoīna atvasinājumi, un hidantoīns ir šis triviālais nosaukums šim heterociklam, kas ir zilā krāsā. Un konkrēti, kad es ieraudzīju furagīna struktūru, man likās, ka jābūt šeit pie šīs slāpekļa iespēja saistīties ar cinku. Viņš ir kaut kur ļoti līdzīgs sulfonamīdiem.
Tad diskusija ar profesoru Klaudiju Suprānu, viņš ļoti negribīgi paņēma viņu pretī, teica, tur nekā nebūs, nekas nesanāks, bet nu labi, mēs pamēģināsim, ja tikai liktos mierā. Taču bija pārsteigums, ka medicīnā lietojamais un aptiekā arī atsevišķos gadījumos nopērkams bez receptēm. Furagīns ir selektīvs CA9, CA12 inhibitors. Mēs joprojām veicam zināms pētījumus šajā virzienā, kā varētu furagīnu lietot kā pretvēža preparātu. Un jā, tuvākā nākotnē mēs arī plānojam vēl publicēt cits rezultātus par furagīnu pētījumiem. Un tad nākamais pieturas punkts, kas nelika mieru man ļoti ilgs gads, nāca no doktorantūras Zviedrijā, kur bija pašpielāgojušās struktūras. Diezgan doktorantūras laikā šīs pašpielāgojušās struktūras bija paredzētas organiskajai katalīzei, bet man likās, ka mēs šo varam pielietot arī kā inhibitors. Un, proti, kur tā būtība ir, ja mums ir sistēma, kurai ir, teiksim, traucēt šī griešanās ap parasto saiti. Parasti ir 2 bifenīli vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad atropos no grieķu valodas nozīmē A, nozīmē nē, tad, un tropos nozīmē pagrieziens. Tad būtu kā šūpols uz vienu uz otru pusi, bet tur ir barjeri, kā tas var pārvietoties. Un, protams, organiskajā ķīmijā šīs barjeras, pagriešanās un dažādas enerģētikas barjeras ir dažādi limiti, bet par atropos arbitrāri tika nodefinēts, ka tās ir 10 pussabrukšanas periods, ir 10 minūtes, respektīvi 300 Kelvina temperatūrā. Un šis tika nodefinēts 83. gadā, un to izdarīja Japāņu profesors. Un cits Japāņu profesors Mikami pārdesmit gadus vēlāk nodefinēja, ka tie, kuri pussabrukšanas periods ir līdz 10 minūtēm, būtu tomēr saucam par tropos izomēriem. Un kur tā būtība ir tās 10 minūtes, kad ķīmiķim tas pietiek izdalīt šo savienojumu, un tas aizskriet līdz spektrometram, uzņemt spektru un kaut kādā veidā to visu noraksturot. Un, jā, sadarbībā ar Latvijas BMC un kas par tā grupu, mēs uzkonstruējam šādu tipu savienojumus, kur arī iepriekš veicām docking eksperimentus, lai redzētu, vai tiešām šis varētu saistīties vai kaut kā pagriezties aktīvajā centrā ogliskābes anhidrāzēs. Un jā, tika uzsintezēta virkne. Es šeit gribētu uzsvērt modeļu savienojumu, lai parādītu, kā šis koncepts strādā. Un mēs redzējām zināmu selektivitāti, ja mēs varam redzēt CA1 un CA9 un 12. Ne to, kā mēs, teiksim, iedomājamies, ka mēs ieraudzīsim lielu selektivitāti, bet, teiksim, tas interesantākais nāca no jau rēņģena struktūra pētījumiem, kokristalizācijas, kur mums varējām redzēt, ka salīdzinot CA9 un CA12 viena tāpat molekula. Un, kā mēs redzam, šeit augšējā daļa CA9 gadījumā pavērsta uz vienu pusi, un otrā gadījumā šis hinolīns ir pavērsts pretējā virzienā. Tas mums tādu deva skaidru mājienu, skaidru virzienu par konceptu, ka jā, ligants aktīvajā centrā var pašpielāgoties un nostāties, kā viņam tur vajadzētu. Šī gadījumā tas bija tas ogliskābes anhidrāzes, bet šo principu mēs varētu vispārnāt arī uz citiem zāļu mērķiem. Un, protams, veicām arī citu toksitātes pētījumus uz vēža šūnām, kaut gan atkal būsim uzmanīgi, šie ir modeļu savienojumi, bet novērām citu toksitātu uz plaušu, krūtsvēza un dzemdes kakla karcinoma. Tātad divas savienojumi uzrādīja diezgan labs rezultāts. Tā kā šis būtu interesants virziens, kur varētu darboties. Un šos pētījumus mēs publicējām Journal of Medicinal Chemistry, kas atkal 2023. gadā tika atzīts par Latvijas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu. Un pievērsīsim tad neiropātiskām sāpēm. Tagad tas būtu CA7. Arī šeit mums ir iestrādes un vairākas publikācijas. Un šeit būtu hidantoīna un ftalimīda atvesinājuma kombinācija, kur mums likās varētu dizainā varētu dot zināmu selektivitāti. Un mums izrādījās taisnība, ka vismaz savienojums 1 un 2, kur mums tur ir nitro aizvietotājs attiecīgi, deva ļoti labu selektivitāti uz CA7, kas ir atbildīgs par tiek uzskatīts kā zāļu mērķis neiropātisko sāpju mazināšanai. Jā, un šo pētījumu mēs publicējām 2004. gadā Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. Un vēl viens, ko es gribētu pieminēt saistībā ar neiropātiskām sāpēm, mēs pievērsāmies fosfonātu atvasinājumu sintēzei, saglabājot sulfonamīdu grupu
Un arī šī gadījumā mums izdevās parādīt, ka atsevišķos gadījumos mēs varam panākt ne tik labu savienojumu kā iepriekšējos slaidos, kur es rādīju savienojumiem, bet tomēr selektivitāti uz CA7. Un šis mums dod iedvesmu tālākiem pētījumiem, un šeit turpinās pētījumi, bet tuvākā nākotnē varētu pastāstīt vēl. Jā, un šis darbs tika publicēts 2024. gadā, respektīvi pagājušajā gadā, pietiekoši prestižā žurnālā. Kā arī tātad, jā, pieminēja mikobaktērijas un šāda veida sulfonamīda tiourīnvielas atvasinājumu. Mums, teiksim tā, likās, ka būs ļoti selektīvi uz visām izoformām tuberkulozes baktēriju, bet uz to aktīvāko CA2 viņi deva tomēr ļoti labu selektivitāti, salīdzinot ar cilvēku ogliskābes anhidrāzēm, pirmo un otro izoformu. Arī šeit ir pamats tālākiem pētījumiem un cerībām, kā varētu kaut kas sanākt. Šis pētījums tika publicēts drusku iepriekš, jau 2023. gadā. Un, jā, varētu turpināt daudz citas lietas, bet šeit apstāšos pie pateicībām. Lielas paldies ļoti daudziem kolēģiem OSI un arī, protams, grupas kolēģiem, kur esošās grupas kolēģi, jo viens pats nav karotājs, vajadzīga grupa, lai veiktu pētījumu arī šeit Kaišākā. Iepriekšējie kolēģi, kur jau, varētu pieminēt, Aigi Grandāni, kur vada savu laboratoriju, un Alens Lens, viņš gan nebija mūsu grupā, bet doktora grādu ieguva ārzemēs, arī atgriezās Latvijā un tagad ir fizikāla pētījuma grupa laboratorijas vadītājs. Tāpat kolēģi no BNC, Florences Universitātes profesora Klaudio Suprāna grupa, Josepins de Simone grupa Neapolē. Pēdējo gadu laikā uzsāka sadarbību ar Cietvila fizikas institūtu un piedalījāmies vienā projektā, kur vadīja institūta direktors Andris Anspoks. Mēs pāris nedēļas atpakaļ dzirdējām viņa uzstāšanos. Un šeit, kā jau minēju, mēs pētījām, kā mēs varam imobilizēt uz mikročipu, uz virsmas CA9 antivielas un tādā veidā detektēt, vai asinīs CA9 līmenis ir paaugstināts vai nē, jo kaut gan CA9 ir saistīts uz šūnas virsmas, tomēr kaut kāda daļa nonāk asinsritē, un mēs viņu varam konstatēt. Pat ne asinsritē ir aizdoms arī, ka varētu būt urīnā. Un ko tas šis mikročips dotu gala rezultātā, ka, ja mēs pārbaudām un to sasaistam mobilu telefonu un aplikāciju, pasaka, te kaut kas nav kārtībā, aiziet pie ārsta, kārtīgi pārbaudīs, vai nav vēzis. Vai arī gluži otrādāk, labākā ziņa, ka būtu viss ir kārtībā, dzīvo laimīgs tālāk. Ja, dažādi finansējuma avoti. Šeit gribētu izcelt Deznit projektu, kur Latvijas projekta daļu vadīja Pēters Trapensieris ap 2009. gadu, ja es pareizi atceros. Un šī projektā es faktiski iepazinos ar ogliskābes anhidrāzēm, un, kā jūs varat redzēt, šis virziens kļuva par mūsu grupas galveno virzienu. Šeit varētu vēl izcelt Springboard projektu, kas bija tieši finansēts no Eiropas komisijas, un kur es biju vadītājs, kur mēs mēģinājām apgūt, tātad, kā mēs varam konstruēt un iegūt jaunus antibakteriālus līdzekļus. Un, jā, paldies par klausīšanos. Paldies, paldies akadēmijas korespondenta loceklim Raivam Žalbovskim par ļoti interesanto, izvērsto un jā, daudz cerības rosinošo šo ziņojumu. Vai būtu kolēģiem kādi jautājumi parādījušies? Es arī pagaidām neredzu, gan jau vēl parādīsies, bet es gribēju arī pavaicāt. Jums ir tiešām ļoti iespaidīgs anhidrāzes šo te inhibītoru klāsts, un acīm redzot, viņi ir testēti, nu, varētu teikt, tādā priekškliniskā pētījuma veidā, laboratorijā pat droši vien pamatā tas ir, nu, tādās bioķīmiskās reakcijās spēja kavēt anhidrāzes darbību in vitro. Vai ir arī kādi in vivo pētījumi šeit bijuši ar visiem šiem savienojumiem? Kurš no šiem savienojumiem jūsuprāt ir tālāk jau tādu īsti priekšklinisko farmakodinamikas, varbūt tālāk jau pētījumu kinētikas vai cerībā vērsties tālāk un iet tālāk jau uz klinisko pētījumu fāzi, kurš no tiem daudzajiem perspektīvajiem varētu būt tas lielo cerību nesējs? Pirmām kārtām, kur mums cerība ir, pirmā ir furagīns vai furagīna, tur ir mazākais brālis, vai mēs varam to pārlikt no kā antibakteriālo uz kā vēža preparātu. Tas ir viens, ko angliski sauc arī purposing.
Bet nu, šeit, kā mums sanāks finansējumu piesaistīt, tas ir viens, bet tas jau, kur mēs varam zināt, ka jā, šie savienojumi ir lietojami cilvēku organismā, viņi jau izgājuši visu kliniskās pētījumus, un tādā veidā, kas būtu jāparāda, vai ir efekts cilvēkos uz vēža šūnām. Šeit gan jādomā, man gribētos piebilst, ka furagīns farmakokinetikas īpašību dēļ vairāk atrodas tieši urīna pūslu un urīna izvades ceļos, un vajadzētu koncentrēties tieši uz vēža formām, kas ir saistītas ar šiem orgāniem. Jo viņš ļoti ātri izvedās laukā, un tur būtu grūti iedomāties, kā tas viss varētu nonākt līdz plaušām. No, teiksim, jaunajiem savienojumiem, kur man būtu ļoti liela interese, teiksim, liela cerība, tie būtu tie fosfakumarīni, pie kuriem mēs patreiz strādājam. Jo viņiem jābūt pietiekoši stabiliem. Man gribētos ticēt, ka viņi ir maz toksiski, bet mums vēl pagaidām nav datu uz normālām šūnām un arī uz vēža šūnām. Tas būtu virziens, kurā man gribētos ticēt. Vai tur vēl ir arī citi atvasinājumi, kur mums patreiz prātā, tas būtu īstais virziens. Tur tāda sajūta, ka tur ir jāiet, tur ir jābūt. Paldies. Pēters Rapencērs ir pacēlis roku. Lūdzu, Pēter. Man bija ļoti līdzīgs jautājums Indriķim, bet es paturpināšu tādu, kā daudz savienojumi ir pārbaudīti uz dažādām bez antrihādzes izoformām, bet līdz kliniskām fāzēm ir aizgājuši ļoti maz. Kurā no izoformām, man liekas, 7. izoformā ir interesantā, kāds pēdējā 10. gadā ir parādījusi daudz interesantu momentu. Kā tu domā, kurās virzienā, kurās izoformāts inhibitorus varētu vairāk, ātrāk un rezultatīvāk ieviest klīnikā? Kad tu minēji furagīnu, furagāniem ir problēmas šķīdībā. Kā tu to domā pārvarēt? Tā par izoformām. Jā, viens preparāts ir SLC 0111. Tas ir no Klaudijas Uprāna grupas. Viņš ir klīniskos pētījumos. Cik tālu viņš patreiz tic, es nepateikšu. Otrajā klīnisko pētījumu fāzē viņš pilnīgi noteikti bija. Tas būtu uz kā CA9 inhibitors un jā, selektīvs inhibitors, un tā selektivitāte attiecībā pret CA2 diži liela nav. Viņa bija kādas 2-3 reizes, kā nu kurā pētījumā tiek minēts. Es zinu, ka tiek gatavot vēl no konferencēm, oglekļskābes anhidrāžu konferences, kur bija Seviljā šo pavasaru. Arī tika pieminēti vairāk citi preparāti, kurus virza uz klīniskiem pētījumiem. Struktūras gan neviens atklāt, protams, vēl negribēja. Tā kā, jā, bet par furagīnu runājot, tas ir atkarīgs no pH līmeņa, un ja tur drusku bāzisks līmenis, tad viņam vajadzētu ļoti labi šķīst ūdenī. Un arī viņa, teiksim tā, tuvam radiniekam, jo tur drusku tā kā saimīta apkārt furagīnam. Ja tas ir kālijās sals, furagīna kālijās sals ir normālā šķīstamībā. Jā, tas ir tā, to, ka aptiekā tirgo visticamāk. Nē, aptikā netirgot. Jā, nu, tas jau ir jāskatās ar jau tādam ļoti specifisku fokusu šos jautājumus. Tālāk risinot jautājums ir, protams, lai to izvērstu, tur ir nepieciešams arī pietiekami liels finansējums. Un, vai mēs redzam pasaulē šādu, ne tikai es nedomāju te pa Latviju, bet nu, pie lielajiem zāļu attīstības, zāļu dizainu, zāļu jau dizainu
trendiem. Vai šie karbonhidrāzes inhibitori ir tādā uzmanības lokā? Es zinu, ka bija liels projekts, tad, manuprāt, GFK vai nebija lielais ražotājs. Viņam bija savā laikā interese par ogliskābes antīrāzēm, bet tas projekts viņam pēc 20 miljonu ieguldījuma beidzās negluži ar to, ko viņi cerēja, tāpēc tālāk to virzienu viņi nevirzīja. Bet uz šo brīdi ir tā, ka mazākās kompānijas līdz noteiktam līmenim grib sasniegt šo TRL līmeni, lai to varētu parādīt lielajām kompānijām. Jo lielās kompānijas viņas īstenībā negrib iesaistīties tāda veida darījumos, jo viņiem ir 300, 400, varbūt 500 ķīmiķi, un ja viņi atrod kādu zāļu mērķi, tas ir ļoti ātri, ļoti strauji. Viņi sasintezē, apsintezē to apkārt, un tos rezultātus iegūst milzīgā daudzumā. Tāpēc viņas lielajām farmām viena preparāta atklāšanas izmaksas ir tie 500 miljoni vai 500 miljoni, vairāk miljardi, jo viņi momentāli var iegūst milzīgas resursus. Teiksim, ja viņi ir pie kaut kā sākuši strādāt, teiksim, ja viņi uzsāks strādāt pie CA7, es pat uzzināt, es ļoti padomātu, vai tiešām vajag cīnīties un stāties pretī, teiksim, Pfizeram. Nu, mēs nespēsim ar viņiem konkurēt, jo tas būs milzīgs momentāli to lauku noklās un labāk varbūt ir atteikties un pievērsties kaut kam citam. Bet to vairāk jāstāsta uz mazām farmām. Ja zināt, tas preparāts, kurš patreiz ir klīniskos pētījumos, tā ir neliela farmaceitiskā kompānija Kanādā, un attiecīgi viņi arī šos klīniskos pētījumus virs uz priekšu. Tā kā cerības nav pavisam jāzaudē, neraugoties uz to, ka lauks ir plašs un kandidātu ir tik daudz. Šis varbūt, ja drīkst, es atvainojos, šis lauks ir tiešām ļoti plašs, un, kā es pieminēju, teiksim, arī augos ir, paņemsim tos pašus latvāņus, ar kuriem esot grūti cīnīties. Gan es pamēģināju pats personīgi Roundup uz viņiem, bet man tā šis Roundupam tomēr būtu glifosātam jādarbojas uz viņiem. Mēs jau varam attiecīgi tās anhidrāzes izolēt no latvāņiem un inhibitors selektīvus viņam sameklēt. Un lokāli viņus apstrādāt, tam būtu jāstrādā. Mēs varētu jauns un, teiksim, konkrētam augam, uz augu fokusētam pesticīdam. Vieglāks un ātrāk uz ļoti taustām rezultātu nesošs ceļš. Iespējams, kā arī tā. Vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi? Neredzu paceltas rokas, bet saprotu, ka mums ir tiešām priekšā ļoti interesanti iespēja atrast kādu atkal jaunu, varbūt atcerēsimies, Organiskās sintēzes institūts ne jau ar vienu tādu preparātu ir kļuvis slavens, kurš ir aizgājis tieši no medicīnas jomas uz kaut kādu citu dzīves pielietojumu jomu. Un varbūt, ka arī šeit dr. Žalabauska, profesora Žalabauska vadībā šāds negaidīts jaunā atklājuma, ja kā saka, šajā gadījumā entrepreneurial discovery ceļš mums būs priekšā. To novēlot, un ja neviens mums šobrīd vairāk izteikties nevēlās, paldies. Es gribu tikai atgādināt, ka jau šo ceturtdienu, atkal 3, mums būs kārtējā nodaļas sēde, kurā uzstāsies gan mūsu ārzemju locekļu kandidāti, arī viņiem ir jāuzstājas. Viņi strādā kodolmedicīnas jomā, tā es gribētu teikt, to ir saistītā elementāra darbos, kas ir saistīti ar elementāru daļiņu pātrinātāju izmantošanu preparātu ieguvē, un tad ļoti interesants arī Latvijā kustināms virziens, un arī kolēģis no ģeogrāfijas nodaļas Māris Bērziņš par šo savu darbu, kandidējot uz korespondētā locekļa statusu. Šeit jūs redzat arī tātad profesors Ehrenpreis ieteikums profesoram Žalabauskim, tas ir čatā parādījies. Vēl ko es gribu teikt, ka šajā rīt un nākamās 2 dienas Latvijas Universitātē notiks Baltijas mikrobiologu biedrību kongress, kas arī daudziem no mums var būt interesants.
Tur varbūt es skatos tagad uz profesoru Vīksni. Nav tik daudz tieši medicīniskās mikrobioloģijas problēmas, bet toties mikrobioloģijas lauks jau arī ir pietiekami plašs, sākot ar tur vidas attīrīšanas jautājumiem, dažādiem indikatoriem, sistēmu bioloģiju un tā tālāk. Un tas viss arī šeit būs dzirdams gan no kolēģiem no kaimiņu valstīm, gan arī no plašākas pasaules, ieskaitot ASV. Nīderlandi, Vācija un tā tālāk. Tā kā vēlreiz, ja šobrīd citu paziņojumu un jautājumu nav. Paldies visiem, kas piedalījās, un arī tiem, kas ir šeit no nodaļas padomes. Atgādināšu, ka 10. mums vajadzētu sapulcēties nodaļas padomes attālinātā sēdē. Bet šobrīd uz tikšanos jau tad ceturtdien 3:00. Paldies un uz redzēšanos!